laikam jūs skatījāties komisijā savukārt par veselības jomu. Es varu atbildēt tikai vispārīgi, tāpēc, ka es neesmu arī veselības komisijā, kur tieši šos jautājumus skata. Es saprotu, ka kādreiz jau šis jautājums bija tika vērtīts un skatīts. Nu, pirmkārt, kāds bija mērķis? Mērķis ir panākt, lai cilvēkiem, tiem, kam ir vajadzīgas ilgstoši zāles un ļoti dārgas zāles, medikamenti, lai tās cenas varētu dabūt uz leju un būtu lētākas. Tas bija galvenais mērķis vispār šajā reformā. Un šobrīd ir tikai pirmais mēnesis, ja mēs paskatāmies. Un tās zāles, kas cilvēkiem ilgstoši ir jālieto, tas nav tas, kas aiziet uz aptieku, vienreiz nopirkt, tur varbūt galvas tabletes, kaut kādas sāpes, vēl kaut kas, ko cilvēki ikdienas pērk. Tās ir nopietnas zāles, kuras ir ļoti dārgas, un mēs uz Baltijas valsts fona mums viņas tiešām arī bija dārgākās. Lobijs, ko saskārās veselības jomu un veselības aprūpe, bija milzīgs. Protams, ka farmaceiti negrib samazināt neko. Bet es domāju, ka ir izdarīts milzīgs solis, un to ietekmi uz zāļu cenu samazināšanu mēs redzēsim, es domāju, visdrīzākā laikā. Un tad mēs varēsim katrs paskatīties, tie, kas lieto ilgstoši zāles, par cik viņu maciņā zāles ir, par cik procentiem šie medikamenti ir samazinājušies. Ir dažādi. Protams, Hosovs rāda arī tabulas. Es nezinu, mums ir līdzi tā taisījāmies paņemt līdzi tās veselības tabulas. Hosovs rāda tabulas, kur vidē tie medikamenti vismaz pa 20% paliek lētāk. Tāpēc ir noteikti šie griezti. Es nezinu, cik no jums to lieto vai nelieto. Visi lieto. Bet ilgstoši. Tādas tiešām, jā. Nu, un kas attiecas uz receptēm, tad jā, šobrīd komisijā ir, un arī droši vien skatīs, kāds ir ietekme uz šo recepti, cik daudz ko varēs samazināt, to šobrīd komisija skatīs. Vai samazinās, vai nesamazinās, man ir grūti pateikt, tāpēc, kad arī recepšu apkalpošana tāpat jau bija iekšā farmaceitiem ierēķināta. Jo farmaceiti aptiekām bija ierēķināti, jo farmaceiti un aptiekā viņas jau pavelti neko nedara. Šobrīd tas viss ir izņemts ārā. Šobrīd tā 75 centi ir izņemts ārā. Pareizi, Edgars, ja? Nu, lūk. Kas, lai precīzāk, lai es nepateiktu. Skaidrs, ka arī šobrīd, kalvāt, lai pateiktu, arī šis lobbyis, skaidrs, ka viņi grib parādīt, ka šī reforma nav veiksmīga. Pirmais mēnesis mēs esam saskārušies ar tādām situācijām, vismaz Hosams tā teica, ka aptiekas uzliek mākslīgi. Kādi ir medikamenti, tie, kas nav recepšu medikamenti, piemēram, uzliek mākslīgi augstākus tās cenas. Es personīgi domāju, ka pusgada laikā mēs redzēsim, ka šīs zāļu cenas nostabilizēsies, un tad jau mēs varēsim paskatīties, kas varbūt ir bijis ne tā, bet kas ir bijis labi. Bet tas, kad ir pirmais solis spērts, es nesaku, ka viss ir uzreiz absolūti labi. Pirmais solis ir spērts, es domāju, ka tas ir ļoti labi. Un to mēs tad redzēsim. Otrs jautājums par klimata likumu. Nu, klimata likuma nav tiesa, kad viņu apstādināja tikai opozīcija, arī mēs paši pārvērtējot, jā, mēs arī paši pateicām, ka, godīgi sakot, tur vēl ir nepieciešama uzlabojuma. Vienlaikus, protams, mēs esam arī kā valsts apņēmušies izpildīt zināmas nosacījums zaļās enerģijas un klimata pārmaiņu ieviešanā. Mēs esam arī apņēmušies. No mums sagaida, lai mēs šos nosacījumus iestrādātu un lai sabiedrībai būtu iespēja par to diskutēt. Un, protams, šobrīd mēs esam atkal atlikuši uz vēl kādu laiku nosacījumus, pie kuriem arī uzņēmējiem būtu skaidri nosacījumi. Mēs varam to darīt, nevaram to darīt, kādu ceļu iet, teiksim par tiem pašiem vēja parkiem.
Skaidrs, ka kopumā sabiedrība saka, nē, mēs jau neesam pret tiem vēja parkiem, bet tikko tas skar mūsu blakus mūsu mājai, tā uzreiz, protams, saka, nē, bet tikai ne pie manas mājas. Nu, tas ir ļoti sāpīgs jautājums, protams, tāpēc, ka mums ir šobrīd arī Saeimā sasniegti pretenzijas par to pašu Pāvilostu un daudz vietu cilvēku, kur mēs ejam, protams, ka viņi negrib. Tas būtu jārisina, protams, ar jauno stratēģiju, enerģētikas stratēģiju, domājot par to, kādu tad mēs vēlamies redzēt šo ģenerējošo jaudu. Viens, protams, kas arī varbūt ir, cilvēks saka, labi, var arī iet. Viens, protams, ir šīs mazās ātoma elektrostacijas. Varbūt, bet tas jau būs jau tālākais solis. Es iedošu varbūt Valdim, varbūt